Sveiki, Harijs! Šodien braucu apskatīt jaunisbūvēto velociliju. No Lodes ielas līdz Kauguriem. Tagad jau asfalts ir uzlikts un paskatīsimies visā garumā, kā tas izskatās. Atrodos sākuma punktā pie Apļa. Šis būs vizuāli skaists veloceliņš. Patīk. Blakus Ozola aleja. Skaisti. Industriālā parkā gan pagaidām klusums. Pagaidām nekas nenotiek. Viss sagatavots lielā biznesa ienākšanai. Gaidām. Pašlaik veloceliņam atlicis vēl posms no industriālā parka vidusdaļas līdz Kauguriem. Tad jau tālāk tas savienosies ar veloceliņu, kas ir no Cempielas, uz Mūrmuižu. Tad varēs lieliski izveidosies lielisks aplis. Karspēka daļas, Kauguriem, no Kauguriem uz Mūrmuižu, no Mūrmuižas uz Stiklašķiedru, no Stiklašķiedras uz Brenguļiem un atpakaļ. Tīri pieklājīgs gabalīts jau būs. Te mēs tuvamies Kauguriem no Sēsielas puses. Asfalts viss ir ieklāts, lampas saliktas. Izskatos šodien tās lampas pieslēdz. Tikai jāmin pedāļi. Brauc pa ceļu no Mūrmuižas uz Raunu.
Agrāk tur bija grants ceļš, tagad tur ir asfalts, domāju jāizbrauc. Jāapskatās, cik tālu tas asfalts uzliks. Nu, pa ceļam ieraudzīju arī šo to interesantu. Nu jā, iebrauc no Mūrmuļas puses. Sēs novadā, te jau arī asfalts beigas. Nu, griezīšos atpakaļ. Negribās mīsīties, bet vakar arī lietiņš nolīja. Tā kā griežos atpakaļ.